Kāpēc bitkoins ir pats labākais aktīvs? Kāpēc viņš ir labāks par dolāru, par zeltu, par nekustamo īpašumu un tā tālāk? Šis būs bišķiņ garāks video latviešu valodā, jo es arī lasu komentārus, skatos, ka kādi vienkārši cilvēki raksta komentārus, ka kripto ir viss skams, ka tas viss ir sūds, ka tas viss nav skaidrs, kam tas ir visi vajadzīgs. Es to lasu, es to skatos, domāju, cilvēki. Jums reāli nav 5 minūtes, lai uztaisītu banālo mazāko researchu, lai saprastu, kas ir blockchains un kas ir bitcoins. Tāpēc es uztaisīšu video, būs bišķiņ garāks, es izskaidrošu, es paņemšu 5 faktus, kāpēc bitcoins ir nākotne un kāpēc, ja jums šodien nav bitcoina, visu labu. Reāli, čau. Reāli. Jūsu finansēm un jūsu nākotnē. Tagad iziesim caur to vispār, kas ir bitcoins. Bitcoin vienmēr cilvēki saka, ka aiz bitcoina nekā nestāv, tas ir viss fufelis, tas ir viss interneta smieklīgā nautiņa. To var pateikt tikai neizglītots cilvēks, kas nesaprot, kas ir 500 exahash of power output. Kas tas ir? Tas ir, exahashos vispār mērās tas apjoms enerģijas, kurš iet caur bitcoinu un kurš ir nepieciešams, lai uzturētu to visu ekosistēmu. 500 exahashi ir, tagad jau vairāk, man liekas, viņš sasniedz jau 600 exahashus. Tā ir pati stingrākā kompjuteru sistēma pasaulē. Tā kā kas stāv aiz bitcoinam? Stāv pati spēcīgākā kompjuteru sistēma decentralizētā visā pasaulē, kuru nevar apstādināt vairs nekas. Tāpēc man bija tā doma, ka iespējams vispār amerikāņi bija uztaisījuši kaut kāds varbūt CIA vai kaut kāda aģentūra vai ar kolaborāciju ar kaut kādu korporāciju bija vispār uztaisījuši bitcoin, jo man neticējās, kad, viņi taču zināja, kad bitcoins parādījās jau 12. gadā bija Ņujorkā pirmais tur kaut kāds maziņais exchange Manhattanā. Viņi taču jau to redzēja, viņi jau tad palasīja white paper, viņi pastījās, kā viņš strādā, tā ekosistēma, viņi saprata viņu. Bet tad viņi varēja viņu nogalināt, kad viņš bija maziņš. Bet tagad iedomājieties, cik spēcīgs ir bitcoina networks. Ja amerikāņi atslēgs visus, man liekas, viņiem bija 100 nuclear power stations, tā kā tie, nuclear, kā tas latviski, es pat ierakstīšu. Atom elektrostancijas, un ja pat viņi atslēgs visas 100, cik viņam tās ir, un pieslēgs tos pie bitcoina, viņi nevarēs pat pārņemt 51% no tā maininga spējas, kas ir nepieciešams, lai tev būtu kaut kāda vispār spēja kaut ko tur mainīt un kaut kā viņu ietekmēt. Visi amerikāņi, ja paņem, pasaulē ir kopumā 400 atomu elektrostancijas lielās, un ja pat visas atslēgsies un pieslēgsies tupa pie bitcoina, varbūt viņi varēs pārspēt to 51% no mining space, kas ir nepieciešams, bet jūs paši saprotat, ka tas nav iespējams. Tātad, uz šo brīdi bitcoins ir vienkārši nenogalams. Viņš ir un viņš būs vienmēr. Un, protams, teica, ka, taču tas ir kods, viņu var kaut kā, tur hakot, vēl kaut ko, varbūt viņš tur nokritīs, kāds viņu hakos, tā tālāk. Ja jau tas nav noticis pa 15 gadiem, jau labākie ģēniji pasaulē mēģināja viņu kaut kā uzhakot. Nekas nesanāca. Un arī nesanāks, manuprāt. Tā kā pirmais ir lielākā vienkārši tāds spēks aiz bitcoinam stāv, ka tas ir daudz krutāks nekā kad tev, kaut kāda tevi supurto vienkārši kaut kāda korporācija vai pat kaut kāda valsts. Tas ir spēcīgāk, un tā enerģija, reāli elektroenerģija, kura stāv aiz bitcoina, tas ir vienkārši tāda ekosistēma, ka galva vienkārši kūst ārā. Tas ir pirmais. Otrais ir tie koncepti par self-sovereignty un self-custody. Tas ir lielākais bonus bitcoinam, jo, teiksim, šodien gaikas aizgriež visur. Tu jau drīz nevarēsi aizsūtīt 500 eirikus bļāvienu savai mātei bez atļaujas. Reāli, mēs līdz tam tiksim. Pasties, ko saka Karl Schwab, kas notiek tagad ar VEF-u, The Bank of International Settlements. Un to visa tās idejas, kas viņam tagad ir, tas vienkārši ir utopija. Un ja tev nav bitcoina, drīz tev nav būs brīvības. Jo tavi eiro, tavi dolāri, tavi funti, suda gabali. Un tos tev var atņemt kvotā. Bitcoinu, draugs.
tev neviens neatņems. Teiksim, jā, ja tev bitcoins ir kaut kur Bybitā, tur Binance, un viņš ir tev uztaisīja KYC, ka visi zina, kā tevi sauc, bla, 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 ok. Bet jā, tu esi gudrs, un tu, kā es, piemēram, es esmu noslēpis savus bitcoinus tā, ka, neviens neatradīs. Vienīgā iespēja man tās atņemt, ja es fiziski, es nezinu, vienīgā iespēja pat visi tie, kuriem tur, tie miljardi, kurus zagļi, kuri zaga tur miljardus bitcoinā, vienīgā iespēja, kā viņus varēja viņiem atņemt, bijot, kad viņus tur, es nezinu, ielika cietumā un kaut kā viņiem tur atņem to bitcoinu, kaut kā es tur nezinu. Tikai fiziski to var izdarīt. Kad ar fiatu, ar dolāru, vienkārši tev frīzo kontu, tā, pa 5 minūtēm tā, viens zvans, un tu esi nabaks, Ar bitcoinu tas nav iespējams. Tas pats ar nekustamo īpašumu. Rīt tava valsts izdomās, ka tu tur kaut kādus nodokļus nesamaksēji, vēl kaut ko neizdarīji. Viņi atnāks un tev nahu visu atņems. Tev nepieder nekas. Tā kā bitcoins ir reāli, principā pēc kriptogrāfijas un kā tas notiek ar publiskām atslēgām un privātām atslēgām, vienīgā iespēja, kā tev būt reāli kā tu vari būt neatkarīgs no viena. Neviens aktīvs pasaulē tev to nedod. Jā, tu vari pateikt, ka, teiksim, tu izmanto kešu, ar kešu kaut kā, tas ir kaut kā līdzīgi, jo, teiksim, uz keša nav uzrakstīts tavs vārds, bet tagad ar kešu kaut ko pirkt ļoti sarežģīti. Tā kā te ir līdzīga loģika, bet daudz efektīvāka. Tā kā tas ir self-sovereignty, un tāpēc arī, ja paņemt nekustamo īpašumu, tie, kuri tagad jums piedāvā guldīt kaut ko nekustamā īpašumā, tie nav jūsu draugi. Tie cilvēki ir, kuri grib jūs appist un no jums kaut ko nopelnīt. Jebkurš īpašums, jebkurā valstī, Latvijā, Amerikā, Dubajā bez starpības. Jo nekustamais īpašums tu maksimums vari nopelnīt 10% gadā var būt, un tad mīnus amortizācija, mīnus kaut kāda nodokļi, tas, un beigās tev sanāk 3-4% gadā. Un reāla inflācija ir 10%, tā kā tu zaudē 7%. Nahuj tev tas ir vajadzīgs. Jebkurš nekustamais īpašums, ja tu ļoti esi bagāts cilvēks, un tu gribi to naudu kaut kur ielikt, neriskēt, paturēt, ok, tu vari izmantot nekustamo īpašumu. Priekš visa cita, tur ir tikai bitcoins un kriptovalūtas. Tālāk, nākamais fakts par bitcoinu ir inflācija. Teiksim, amerikāņi, kas ir dolārs, kas ir eiro, sūda gabali, kurus printē, un tā viņi sēž tāds, Janet, we have a deficit of $1 trillion. What should we do? And Janet is like, Bobby, let's print more dollars and just buy more and just release more debt. Pļāviens, viņi sēž, viņiem $1 triljonu jau ir tas, $35 triljonu amerikāņiem ir tas external debt. Tas ir vienkārši fantastiski. Lielākā piramīda pasaulē ir dolārs. Un jūs sēžat un jūs neticat bitcoinā, kad bitcoins ir vienīgais aktīvs, kurš ir reāli ierobežots. Teiksim, kad līdz tam brīdim 70. gados, kad Niksons Amerikā noņēma dolāru no zelta standarta, dolārs palika no reāla spēcīga dolāra, viņš palika pa vienkārši fiata sūda gabalu, kuru printē. Un iedomājieties, pēdējos 100 gados dolārs, un tas pats arī ar eiro būs, viss tas pats, ar jebkuru fiat valūtu tas būs. Dolārs ir zaudējis 99% šim te no pirkšanas spēka. Tā kā agrāk tu pa $1 varēji nopirkt sev veselu tur, veikalā varēji nopirkt sev maizi, kaut ko paēst un veselas 2 maisus pa $1, tur 100 gadus atpakaļ. Tagad pa $1 tu varēji aiziet nahuj. Viss, ko tu vari izdarīt pa $1. Pat pačurāt dažādas toaletes, pa $1 jau vairs nevar. Kāpēc? Dēļ inflācijas. No kurienes nāk inflācija? Kad, teiksim, ir pasaulē tur, kaut kādi guguljoni jau neviens, man liekas, nezinu, cik to $1 triljonu ir saprintēts. Vispār pat neviens, nezinu, reāli, cik viņš ir saprintēts. Jo tagad jau fiziski neprintē, viņi vienkārši uzspiež pāris tur šitos te cipariņus uz datora un hujāk parādījās dolārs. Kādu viņi arī printē, protams. Bet, un viņi var to darīt bezgalīgi. Tā kā, tu sēdi, vakar bija, teiksim, tu parsts piemērs. Rekord 2 pildspalvas. Un teiksim, viss pasaulē ir 2. Ja pasaulē būs tikai 2 pildspalvas, viņas būs ļoti dārgas, jo tikai suka 2 pildspalvas. Nākamo dienu, es nezinu, man nav 3. Piemēram, vēl 1 pildspalva. Parādās vēl 1 pildspalva. Šitās 2 jau nemaksā tik daudz, kā viņas maksāja, kad bija tikai 2.
Nākamajā dienā parādās vēl viena, un tā tālāk, un kas notiek ar tām pildspalvām? Viņas jau nevienam nav vajadzīgas. Tas pats arī ir ar dolāru, ar eiro un ar visām citām valūtām. Jo viņas printē bezgalīgi, un viņu printēs jau tagad gaidiet šogad, kad dolāru sāks atkal printēt, sākot no septembra, oktobra, viņi sāks viņu printēt, viņiem nav ko darīt, jo tik augstu bija tā likme, ka viņi nevar uzturēt to likmi tik augstu, jo viņiem vienkārši nav naudas finansēt to debtu, kuru viņi ir savākuši. Tā kā viņiem jebkurā ko viņi ir savu parādu, viņiem jāfinansē tas parāds. Viņi nevar maksāt 5% uz 35 triljoniem gadā, bļāj. Tas ir tāds idiotisms. Un tagad mēs esam uz pēdējās vispār pakāpiena, kā arī Dalio ir teicis savā grāmatā The Changing World Order, ka tagad dolārs kā rezerva valūta pasaulē, viņi iet uz leju pa bišķiņam, un drīz būs dirsa. Nākamajos 10 gados tas nenotiek tā, tas nenotiek ātri, bet tas notiks. Jo inflācija ir vienkārši kosmiskā. Cilvēki, kuri dzīvo, teiksim, normālu dzīvi, varbūt tur nodzīvoja 30 gadus, kaut kur strādā, viņi par to baigi nedomā. Bet tāpēc viņiem katru gadu paliek sarežģītāk. Un, teiksim, ar to inflāciju te neko nevar izdarīt. Un tāpēc Bitcoinam tās nav. Bitcoinam ir tieši precīzi 21 miljonus to monētu un viss. Tā kā tur nav nekādu citu variantu. Viņu nevar sākt pēkšņi printēt. Tad tas nav iespējams pēc kodā, jo Bitcoins ir kods. Un neviens nevar ietekmēt to kodu. Tā kā inflācija, Bitcoins lidos uz augšu vienkārši dēļ inflācijas. Tālāk, nākamais, tas ir best performing asset. Bitcoins ir vienkārši labākais aktīvs, kurš vislabāk sevi ir parādījis pēdējos 10 gados. Vienkārši pats nenormālākais aktīvs pēc auguma. Labāk par zeltu, par jebkurām akcijām, par visu. To, kā ir izaudzis Bitcoins un cik strauji viņš ir izaudzis, jo cilvēki tie, kuri ir gudri, viņi saprot visu to, ko es jums šeit stāstu. Viņi saprot to visu. Tāpēc viņi pērk iekšā, tāpēc, ja tu pasties akumulāciju no lieliem reāli lieliem tirgus spēlētājiem, viņi tikai pērk. Un tagad tas mani atved uz nākamo pēdējo punktu, kāpēc Bitcoins ir vienkārši šobrīd ir krūtākais aktīvs pasaulē. Jo tagad aiz viņa stāv BlackRock. Tagad aiz viņa stāv pasaules lielākie finanšu giganti. Fidelity, Vanguard, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Berkshire Hathaway, tik daudz, bet, jā. Un, ja tu vienkārši paņemsi pāris no šiem te lieliem fondiem, tur viņiem jau zem menedžmenta ir pāris par 20 triljoniem dolāru. Un tu sēdi Latvijā uz sava divāna, un tu tāds, kripto ir huiņa. Un tad ir Larry Fink, kurš strādā ar 10 triljoniem dolāru. Viņš var vispār izdot Amerikai kaut kādu, kredītu, un viņi varēs pārklāt 1/3 no sava ārējā parāda. Iedomājieties, cik nopietns ir Larry Fink un BlackRock. Un viņi tagad pērk Bitcoinu caur ETF-u kā nenormālie. Viņi viņu vienkārši kā putekļu sucēs tā katru dienu. Un tu sēdi divānā un domā, ka tu esi pat gudrākais kripto ir huiņa. Un tas ir debils, mans draugs. Tā kā lūdzu, izglītojieties. Tagad, kad viņi atkal sāks printēt naudu, un tāpēc Larry Fink to saprot, ka Bitcoins aizlidos ļoti tālu. Viņš īstermiņā, viņš var aiziet uz leju, uz augšu, uz jobaniem apļiem, viņš var skraidīt. Bet galu galā viņš uhuja arī tik tālu. Kā teica Michael Saylors, vai Bitcoins maksās nulli, vai viņš maksās pāris pa $1 miljonu pa vienu Bitcoinu. Tāpēc es saku, cilvēki, kuri gūda nekustamā īpašumā, tas viss ir forši. Pirmais, tu tur neko nenopelnīsi, neko. Tu vari vienkārši prezervēt kaut kā savu kapitālu pa bišķiņu, ja? Ja tu vismaz, ja tu liec kaut ko nekustamajā, vismaz ieliec kaut ko Bitcoinā. Un pēc tam tu sapratīsi, nahu tev bija tas nekustamais sūds vajadzīgs. Kuru var atņemt, ar kuru kaut kas var nodegt, viņš nahu var nodegt, tur ir kaut kādi nodokļi, tas. Dirsā, tu nevar viņu paņemt un aizbraukt ar viņu, ar šito, ar Bitcoin, tu ieliec viņu fleškā, tur izskatās pēc fleškas, uzliec viņu uz fleškas, vai vispār savā galvā atceries to kodu, privāti key, un aizbrauc uz jebkurien, neviens te nekad neatradīs. Tā kā tas ir reāli
liels spēks. Un tie, kuri šito nesaprot, viņi ir vienkārši neizglītoti debili. Reāli. Šito visu var uzzināt Google, ierakstīt, why is Bitcoin amazing. 5 minūtes un tu sapratīsi. Un cilvēki reāli tie ir visi vienkārši finanšu fakti un vēsturiski aktīvu fakti. Lūdzu, izglītojieties, bet tāpēc jūs esat šeit.